PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Šodien pie mums viesojas Undīna Priekule, akciju sabiedrības Virši komunikācijas vadītāja, kustības Female Factor biedre, strādājusi gan valsts pārvaldes sektorā, gan izklaides industrijā. Un par sevi LinkedIn vidē esi minējusi, ka aizraujies ar vienlīdzības veicināšanu un zināšanu nodošanu, ka gūsti gandarījumu nepārtrauktā mācīšanās un personiskās izaugsmes procesā. Savukārt tavu nodarbošanās enerģētikas nozarē tevi sajūsmina, jo komunikācijas vadītājas lomai un taviem darba pienākumiem ir dinamisks raksturs, kas pieprasa veiklību un spēju pielāgoties jebkurai situācijai. Sveika, Undīna! Paldies, ka piekritīji sarunai! Un pēc šāda ievada par tevi, varbūt tu vari padalīties ar personībām, kas tevi ir iedvesmojuši tavā profesionālās dzīves ceļā, pirms mēs pārējām pie tādiem nopietnākiem jautājumiem. Man patiesībā, uz šo jautājumu ir grūti atbildēt, jo to iedvesmu šajā profesionālajā ceļā un arī, protams, arī privātajā dzīvē es tiešām gūstu no cilvēkiem, kas man ir apkārt, ļoti daudz dažādās situācijās un tāda konkrēta viena vai vairāk cilvēku, kam es tā īpaši sekotu līdzi, varbūt pat īsti nav, bet man tā kaut kā tā ir paveicies, un tā jau arī saka parasti, kad tu pievelc tādus, kāds esi tu vai tam līdzīgi, un tā arī ir. Apkārt ir tie cilvēki, uz kuriem es varu skatīties un iedvesmoties, un laikam tā recepte mums visiem ir tāda, ka mēs vienkārši daram, mēs ejam un daram, un pilnveidojamies, un dalāmies ar to ar citiem. Varbūt sāksim tad ar pašu sākumu. Kas ir tas, ko tu ikdienā dari? Kas ir tava darba pienākumi? Un ņemot vērā tavu plašo pieredzi, kas ir interesants šajā pašreizējā vietā, salīdzinot ar to, ko tu iepriekš esi darījusi? Šobrīd esmu Viršos komunikācijas vadītāja, un gribētu teikt, ka mani pamatpienākumi ir saistīti ar viršu izskanēšanu publiskajā vidē, piemēram, kā mēs izskanam, vai mūsu vērtības tiek atspoguļotas, vai biznesa ziņas, stratēģija, vai viss ir skaidrā, saprotamā valodā nodots sabiedrībai. Jo man ir paveicies tiešām ar darba vietu, ja tā varētu teikt. Es strādāju kompānijā, kas ir lokāla, kas ir patriotiska, kas ir tiešām arī ar Latvijas saknēm cauri un cauri. Un arī tas man iedvesmo, un es esmu tiešām priecīga runāt par šiem tematiem. Un katru gadu noslēdzot, mēs atskatāmies uz padarīto un plānojam, protams, nākamos gadus un stratēģiju un skatos, kādi tikai plāni nav, kādi jauni segmenti, virsotnes. Un, no tāda viedokļa tas viss ļoti iedvesmo un ir liels prieks par to runāt publiski. Kā nerunājot tādās īpašās detaļās, tad tā būtu man tā ikdiena, runāt par to plašāk un nest to ziņu ārā. Tu tieši minēji, ka tagad ir gada beigas, vai ne? Es domāju, ka jums ir bijušas šādas izvērtēšanas sanāksmes, kur jūs esat pastījušies, kas forši ir sanācis šajā gadā, kas varbūt nav sanācis šajā gadā, domāju par nākamo gadu, kas vēl jāpaveic. Vai tu varētu padalīties, pastāstīt kaut kādu piemēru? Jā, šis gads mums bija ļoti izteikts investīciju gads, investīcijas nākotnē. Investīcijas saistībā ar mūsu stratēģiskajiem mērķiem. Mēs esam vēsturiski vislielāko staciju skaitu atvēruši šogad, kas ir 10 stacijas. Tas ir ievērojams cipars, plus atvērām pirmo staciju ārpus Latvijas, Lietuvā, Duse, Marijampole. Un tas arī mums tāda liela mācību skola, kā tagad nokopēt to, kas ir šeit, nodot tur saprotamā valodā, kas ir salīdzinoši tuvu, bet tomēr tur ir cita specifika, cita likumdošana. Tā kā, un arī viens no tādiem lieliem tematiem, kas arī nākamgad vēl plašāk izskanēs, ir, ka jau slēdzām līgumus par biometāna rūpnīcas būvniecību, kas nākamgad izskanēs daudz plašāk. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns un nebijis jums, vai ne? Jā, mēs pilnvērtīgi tātad ejam tajā mūsu stratēģijas virzienā, kad
kļūstam par enerģētikas uzņēmumu. Protams, ka pats pamatbizness ir fosilās degvielas šobrīd, bet turpinam iet tajā virzienā. Jo, kā zināt, tirgojam arī elektrību mājsaimniecībām, elektrouzlādes, automašīnām, alternatīvās degvielas. Un tagad arī biometāna virzienā. Bet tas nozīmē, ka tā ir totālā stratēģijas maiņa, uzņēmuma stratēģijas maiņa, kas ir attiecās tālāk arī uz komunikācijas stratēģiju? Gribētu teikt, ka šī stratēģija jau tapa zinām pirms vairākiem gadiem, kad arī gājām biržā, kad arī runājām par uzņēmumu izaugsmi, kurā virzienā ejam. Jo skaidrs, ka publiskajai akciju sabiedrībai tur ir jābūt arī ilgtspējai, visam ir jābūt tādam tālredzīgi izplānotam, lai tomēr uzrunātu investorus. Un, protams, arī komunikācijas stratēģija iet līdzi. Un tu minēji jau investīcijas, un tu minēji arī šo, ka jūsu uzņēmums ir biržā. Un pat es minēju arī aprakstā par sevi, ka tavs jaunākais intereses objekts ir ieguldījuma stratēģijas. Un esi vienmēr gatava iedziļināties jaunās tēmās un paplašināt savus apvāršanas par šo tēmu. Un tad virši, kur aizrit tava ikdiena, profesionālā ikdiena, tā mēs to varētu nosaukt, ir viens no pirmajiem Latvijas uzņēmumiem, kas 21. gada 11. novembrī kotēja akcijas biržā. Un es saprotu, ka ieguldījuma stratēģijas tu esi pievērsies tādēļ, ka tavs uzņēmums gāja biržā, vai es pareizi noķēru to domu? Jā, precīzi. Varbūt tajā mirklī uzreiz nē, bet kad jau bija pagājis aktīvais IPO gads, tad jau sāku, protams, interesēties vairāk, kas tad īsti tajā biržā notiek, ko mēs tur kā privātpersonas arī varam darīt. Un ņemot vērā, ka šie ieguldījumi dažādos veidos, vai tie ir obligācijas, vai tie ir fondi, vai tā ir birža, vai kādi citi finanšu instrumenti, tas pats trešais pensiju līmenis. Mēs arī šodien gribam parunāt noteikti vairāk par to, ko nozīmē investoru attiecības, jo tā nav tāda ierasta komunikācijas profesionāļa ikdiena, jo Latvijā pagaidām ir maz uzņēmumu, kas ir sevi kotējuši biržā. Vēl nesen, pirms mēneša, viens no uzņēmumiem kotējās biržā. Tad varbūt tu vari padalīties, kādi ir tie galvenie principi, kas jāievēro, veidojot šo komunikāciju ar investoriem, un kā tavuprāt, ņemot vērā tavu iepriekšējo profesionālo pieredzi un tagadējo, šīs attiecības ar investoriem atšķirās no citām, varbūt, komunikācijas jomām, piemēram, ar plašāku sabiedrību vai mēdījiem, kas ir tāda ierastāki sabiedrisko attiecību profesionāļu instrumenti. Noteikti varu uzsvērt pāris principus, kas noteikti ir pašos pamatos, kas ir, piemēram, pārredzamība, caurspīdīgums. Mums ir jānodrošina skaidra un saprotama informācija par uzņēmuma darbību un stratēģiju, lai viņi būtu visiem vienlīdzīgi pieejama, kas iespējams uzņēmumiem, kas nav biržā, ir mazāk pieejama šāda informācija par uzņēmumiem. Un arī uzņēmumiem ir jātrenē savi paradumi un informācijas apmaiņa iekšēji, lai to vispār varētu nodrošināt. Jo izklausās vienkārši, bet patiesībā tik vienkārši nemaz nav. Un, protams, arī regularitāte. Informācija jāsniedz regulāri, saulaicīgi. Jāiekļauj visi finanšu rezultāti, nākotnes prognozes, plus mīnus, cik no uzņēmums var atklāt tajā brīdī. Un vēl viens tāds princips, kas noteikti varbūt pat ir kādos noteikumos rakstīts, bet nevaram neko pārspīlēt. Nedrīkstam solīt, pārdot. Noteikti nevaram biržā ar šādu noskaņu iet. Un mums ir jāpiedāvā reāla, pārbaudām, faktos balstīta informācija, kas ir ļoti svarīga. Bet vai tas ir kaut ko ļoti atšķirās no komunikācijas ar citām mērķa auditorijām? Jo tu uzskaitīji tās lietas, atklāta komunikācija, varbūt nepārspīlēta. Labi, tas, protams, atkarīgs no uzņēmuma, balstoņu vispārēj. Bet pēc idejas, ar ko tieši tas atšķirās? Ir savas regulatīvās prasības, kas noteikti ir daudz smagāk nekā parastā ikdienā sabiedrisko attiecību speciālistam, jo tomēr visu, ko mēs publicējam, visu, par ko mēs runājam un cik korekti mēs to darām, to uzrauga gan Nasdaq, gan Latvijas Banka. Tas ir ļoti svarīgi pārzināt šīs lietas. Protams, ka komunikācijas cilvēks to nedara viens, ir atbalsta personas juridiskajā pusē, ir ārējie konsultanti, finanšu konsultanti, arī juridiskie konsultanti, kas visu šo periodu ir mums blakus un pakonsultēja ir nepieciešams. Bet šobrīd jau 3. gads ir aizritējis un ir jau sajūta, ka esam jau iepraktizējušies.
Bet es neteiktu, ka pirmajā gadā bija tik vienkārši. Tomēr bija sava veida tāds pastiprināta uzmanība jāpievērš, tomēr, lai izpildītu visus šos noteikumus pareizi. Un gribētu teikt arī, ka tomēr tas informācijas raksturs nedaudz atšķirās, jo tā mērķa auditorija jau ir pilnīgi cita. Investori ir ļoti specifiska mērķa auditorija. Viņi meklē tiešām detaļas, stratēģiju, finansiāli pamatot informāciju, pēc kā viņi arī var izvērtēt, vai viņi grib investēt, ko viņi dara ar savām akcijām. Tomēr sabiedrība un mēdīji jau visbiežāk interesējas par tādu, protams, arī skaitļu izaugsme, ambīcijas vispārējais, bet emocionālākām, vairāk tādām ziņām un plašākām sabiedrības interesēm. Es domāju, ka tur ir tā lielākā atšķirība. Un, man kā klausītājiem, jau, protams, interesē par kādu investoru skaitli mēs runājam. Un, ja mēs aizējām atpakaļ tajā 2021. gada novembrī, un es nesen arī lasīju ziņā, ka ir kaut kāda nākamā kārta palaista. Par cik sarežģītu procesu mēs runājam? Par kādu investoru skaitu mēs runājam? Pirmajā IPO rezultātā mēs ieguvām 9979 investorus. Par kādu laiku posmu mēs runājam? Tas bija pirmajās 2 nedēļās. Tad IPO process sākās jau, gribētu teikt, iekšēji mūsu uzņēmumā sākās gadu pirms nonācām biržā, sākām kārtot visus dokumentus. Tad tas vēl bija diezgan konfidenciāls process iekšienē arī. Aptuveni pēc pusgada jau iekšienē tas tapa zināms, visi organizējās komunikācijas visām kampaņām, visam pārējiem, ko var pastāstīt bišķiņu vēlāk. Un tad pēc tam ir šis IPO brīdis, kurš ilgs 2 nedēļas, kad par fiksētu cenu jebkurš cilvēks var iegādāties šīs akcijas. Un šajā periodā mēs tad ieguvām šo akcionāru skaitu, ieguvām 1,5 reizi lielāku interesi nekā bijām plānojuši, kas ir ļoti pozitīvi. Un tad 11. novembrī akcijas aizgāja biržā ar šiem mūsu akcionāriem. Un kāda šeit bija komunikācijas loma tieši tajā brīdī, kad jūs gatavojaties tam IPO procesam? Ļoti, ļoti liela. Es pat īsti runājot par šo tematu, nezinu, no kurienes sākt, jo šis gads mums bija ļoti krāšņš, teikšu tā, un komunikācijas loma. Protams, mēs uz to varam skatīties arī no mārketinga viedokļa, no tāda viedokļa, ka šī tāpat ir viena no kampaņām, bet daudz garāka, daudz intensīvāka un, protams, arī finanses paprasošāka. Un arī tur stratēģija noteikti ir daudz ilgāk būvējama un specifiskāka. Tā kā, es varu varbūt pastāstīt tad vairāk par to stratēģisko pieeju, no kuras puses tad mēs tur gājām un gatavojoties šim IPO vai IPO procesam. Latviešu valodā tas ir sākotnējais publiskais piedāvājums. Visiem zināšanai. Un, protams, pats svarīgākais ir saprast, kas ir tā auditorija, ko mēs vēlamies uzrunāt. Tas bija pats pirmais, ar ko mēs sākām. Sēdāmies pie galda. Tas bija? Jā. Kā jūs definējāt? Skatījāmies, tad, kam varētu interesēt šīs akcijas, kas ir mūsu klienti, kas ir, kur mēs esam, kāds ir mūsu reģions, ko mēs aptveram. Protams, savu auditorijas daļu ietekmē arī tirgus, kurā mēs ejam. Mēs gājām Baltijas tirgu. Tātad, beigās tās auditorijas, ko mēs izvirzījām, bija esošie mūsu klienti, kas ir fiziskas personas, privāti personas, kas apmeklē mūsu stacijas, jo tur nospēlē savu veidu patriotiskums. Tu esi īpašnieks uzņēmumu uzreiz, tu esi pilnīgi cita klienta kategorija. Tu ienāc stacijā un skaties uz mums pilnīgi citādāk, gan kā klients, gan kā īpašnieks, kuram gribās tomēr, lai viss notiek, lai viss ir apmierinoši, un arī tur mēs dabūjam ļoti labu atgrieznisko saiti. Tad potenciālie B2C investori, kas ir vienkārši gatavi investēt savus līdzekļus. Latvijā šis segments vismaz 21. gadā bija, negribētos teikt praktiski nēsoši, bet ļoti mazs. Šaurs ļoti, jā. Bet noteikti tā ir auditorija. Protams, arī potenciālie B2C investori Baltijā, primāri gan Igaunija, jo tur šī kultūra ir daudz attīstītāka, sekundāri būtu Lietuva, un arī institucionālie investori, kas ir lielie uzņēmumi, bankas, investīcija fondi, kas tad iegādātos lielāku apjomu no šīm akcijām. Jā. Tā, un tad pēc tam sekoja šī komunikācija, uzrunāt šīs auditorijas. Tev varbūt ir kāda galvenā atziņa, mācība šajā laika posmā veidojās, ko tu varētu padalīties, atklāt, kas bija tas lessons learned? Jā, patiesībā mums ir ļoti daudz. Un tieši arī ņemot vērā to, cik pozitīvs šis process noslēdzās un rezultāti pārsniedz gaidīto, tās atziņas tiešām ir daudz. Bet ņemot vērā varbūt tās pašas galvenās, ļoti svarīga ir komanda, gan iekšējā, gan ārējā. Noteikti ir vērts uzrunāt
banāli skan, bet labākos. Bet ko nozīmē komanda? Man ļoti vienmēr interesē tāds virtuve iekšā. Ko nozīmē komanda? Ko nozīmē komanda tagad? Ko nozīmē komanda būtībā 2020. gadā, gan jau kā pirms jūs sākāt gatavoties tam IPO procesam? Komanda nozīmē to, ka mēs gribam, protams, sasniegt mērķi. Un ir jāsaprot, ko mēs esam gatavi darīt, lai viņu sasniegtu. Un komanda no tāda viedokļa, ka cilvēki, kurus mēs uzrunājam, aģentūras vai konsultanti, ir tiešām profesionāļi šajā jautājumā, kuriem ir zināšanas, pieredze. Protams, atsevišķas aģentūras mācījās kopā ar mums, jo šis bija pirmais IPO arī, kuru viņi atbalstīja, bet to es arī gribētu teikt ar to komandu, ka tomēr ir svarīgi, ka mēs saprotam, ka šīm te atbalstošajām personām ir šīs zināšanas vairāk nekā mums tajā brīdī, lai varētu mums palīdzēt vadīt. Bet in-house iepratīm tam, ko jūs iepērkat, cik liels ir in-house šobrīd? In-house es gribētu teikt, ka, ja mēs runājam par komunikāciju, jo es tieši par tiem partneriem runāju no visa apjoma, ko mēs darījām, kas ir juridiskā konsultācija firma, kas bija Everšets mums, ko droši var teikt, finanšu konsultants ārējais arī, kas palīdzēja, un komunikācija varētu likties, ka nē, bet patiesībā ļoti daudz saskares punktu bija ar visām šīm te ārējām aģentūrām, firmām. Un strateģiskā aģentūra ārējā, ar kur mēs ikdienā arī strādājam, protams, ka viņi bija piesaistīti, mēdīju aģentūra. In-house ar šo tieši projektu strādāja, gribētu teikt, 2-3 cilvēki komunikācijas mārketinga pusē, kas bija. Bet, protams, ka juristi visi, finanšu cilvēki, valde. Un tagad cik daudz cilvēku strādā? Tagad ir tā, ka ar tādu operacionālo informāciju un tādu apstrādāšanu, tur pārskati, ziņas, ikdienas komunikācija, gribētu teikt, divi cilvēki. Bet juridiskais un finanšu konsultants tāpat mums vienmēr ir pieejams, jo šīs situācijas tāpat nāk dažādas sarežģītas, vēl nebijušas. Vai par šo varam runāt, vai kad labāk par šo ziņot, kurā brīdī. Par to visu nākās tomēr likt kopā galvas un runāt. Ikdienas saskaņošanas un satura skaņošanas vispārējais tāpat notiek gan ar finanšu, gan ar juridiskajiem konsultantiem, gan ar valdi. Tā kā katrs šis paziņojums tāpat iziet caur ļoti daudzām acīm un daudziem ieteikumiem. Dzirdot šeit līdzības, es pat esmu strādājis telekomunikāciju uzņēmumā. Es redzu, ka tas ir tā kā uzņēmumiem, kurie uzrauga konkurences padomu, vai ne? Jo tev tad obligāti ir šī ciešā sadarbība ar juristu. Tavā gadījumā tas vēl ir šis finanšu konsultants, un tā ir varbūt tāda atšķirība no ikdienas PR profesionāļa darba, kur tev nevajag katru reizi ar juristu saskaņot vai finansistu katru vēstījumu. Jo jums nevarat pa labi, pa kreisi kļūdīties, kā tu saki, jums vēl ir birža uzraugs. Un es pieļauju, ka katru ziņu arī vajag saskaņot ar Nasdaq Rīgā, pirms jūs publiskojat, vai tā nav? Pašā sākumā varbūt bija, kamēr iepraktizējāmies, sapratām, kas un kā, bet šobrīd nē. Tomēr, ja ir kaut kādas, piemēram, kaut kādi jauninājumi vai kādas situācijas, tad tomēr Nasdaq sazinās ar mums un iedod kādu labu ieteikumu vai padomu, bet tīri no ikdienas viedokļa nē. Bet gribētu teikt arī no tām sarežģītajām situācijām. Tieši tagad runājot par Nasdaqu atceros, kad, piemēram, kad bija Krievijas iebrukums Ukrainā, mums nebija uzreiz plānā publicēt biržā ziņu, kā tas ietekmēs mūsu biznesu. Bet Nasdaqs ļoti laipni visiem partneriem izsūtīja ieteikumu, ka vajadzētu tomēr šādu paziņojumu publicēt, aprēķināt šo te ietekmi, lai tomēr investoriem ir miers, jo šis reģions ir pietiekami tuvu mums un mums ir jāsaprot, kā tas ietekmē. Plus arī, ja ir kādi partneri, kāds ir plāns. Un mums jau neatkarīgi no biržas, protams, šajā brīdī bija operatīvā sanāksme un tika lemts par to, ka ņemam ārā no stacijas visus produktus, kur ir Krievija ražotāja valsts, kas tajā brīdī bija pāris kaut kādi saldumi vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, kad saziņa ar mūsu partneriem saistībā ar degvielas izcelsmes valstīm, vienojamies, noslēdzam arī dokumentu, kurš tad arī ir tas, kas uzrāda, ka mēs neesam. Mums nav nekāda sadarbība ar Krieviju. Un tas notika pāris nedēļu laikā tieši tajā brīdī.
Tā kā, jā, arī šādi sarežģīti paziņojumi noteikti ir jāpublicē, bet tas notiek viennozīmīgi sadarbībā ar visām iesaistītiem pusēm. PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķārve un Lāsma Šķeste. Tu pieminēji par tām sarežģītajām situācijām. Es arī gribēju jautāt, ka gan jau līdzīgi kā jebkuram profesionālim komunikācijas jomā strādājot, ir krīzes situācijas, jeb sarežģītākas situācijas, un varbūt ir kaut kādi izaicinājumi, ar ko tu drīkst padalīties arī, ka tās nav tikai virtuves sarunas, kā mēs mēdzam definēt, bet kā jums izdodas nodot vēstījumu, ja ir kaut kādas izaicinošākas situācijas bijušas? Varbūt tad es uzreiz par to IPO brīdi patiesībā, jo skaidrs, ka mūsu pozīcija sabiedrībā, kā mūs arī redz, ir, ka mēs esam fosilās degvielas tirgotāji, vai ne? Lielākoties degvielas tirgotāji. Un ir auditorija, kura vēl īsti nav iepazinusies, vai mēs neesam vēl aiznesuši to informāciju par enerģētikas jomu un visu šo alternatīvo degvielu attīstību un vispārējo, kas patiesībā ir, kur patiesībā mēs esam līderi arī Latvijā. Un tad iespējams tas pirmais sarežģījums tajā IPO brīdī bija arī tas, kā mēs tagad parādīsim to ceļu, ka mēs diversificējam šo biznesa modeli, šo biznesa līniju ilgtermiņā, kā mēs risināsim tās transporta dekarbonizācijas visas problēmas un jautājumus. Un arī pats pirmais ESG pārskats, ko mēs publicējām, arī bija saistībā ar iešanu biržā. Tas arī bija tāds nedaudz jauns lauks, ko aptvert. Tā kā jā, tie bija tie pirmie sarežģījumi, kas bija vienkārši likumsakrīgi, kas ir pilnīgi normāli, gribētu tā teikt. Bet ņemot vērā arī, kad tu minēji, ka 21. gadā, kad kotējāties biržā, jūs uzrunājāt gan privāta personas, gan uzņēmumus, mēs varētu teikt šādi. Kas bija varbūt tie satura veidi un komunikācijas kanāli, kas tika izveidoti? Jo es pieļauju, ka šis ir mazliet atšķirīgāk no tādas ikdienas komunikācijas mēdīju attiecībām, jo jūs uzrunājat daudz vēl neesošus jūsu klientus. Kā jūs sasniedzāt šīs dzirdīgās ausis? Jā, pirms mēs gājām ar komunikāciju ārā, mēs, protams, domājām stratēģiju, domājām, kas būs tas mūsu vēstījums, kā mēs izklausīsimies, lai, piemēram, visos kanālos, arī rādio, ja mūs dzird, lai saprastu, kas tas ir. Un lai nenobiedētu cilvēkus, ņemot vērā, ka Latvijā šī investīcija kultūra tajā brīdī vēl nebija tik attīstīta, jo tiešām gribētos teikt, ka pēc šiem 3 gadiem ir lieli uzlabojumi bijuši šajā laukā, un kaut gan arī noteikti vienkārša ziņa, saprotama, ka tas viss bija atrisināts, un bija šis ja nemaldos, tas bija aprīlis, uzsākām šo visu komunikāciju ar izziņošanu tiešraidē, tā bija preses konference. Šoreiz tāda klasisks tiešām gājiens, bet tas arī bija tas, kas bija vajadzīgs. Ar to arī sākām. Izteicām šo nodomu iet biržā. Savu tiešraidi preses konferencē aizvadījām Rocketbean telpās, jo tur grauzdēja mūsu garšīgo virsmu kafiju. Un, protams, atbilstoši noteikumiem, jo bija vēl Covid. Un visas distances un viss. Un bišķiņ jau, protams, kā sarežģīja to situāciju. Nedaudz arī apspriedāmies, vai nevajadzētu kaut ko pārcelt, bet tomēr bijām tik gatavi, ka ticējām, ka izdarīsim. Un pēc tam, pavasarī bija mājaslapas launch, kur bija informācija par IPO, ko tad šie akcionāri iegūst, piemēram, iegādājoties 100 akcijas, ir lojalitātes programma uzreiz, bonusā un tam līdzīgi. Un pēc tam jau tiešais mārketings tieši šai bāzē, jo caur šo mājaslapu tad uzkrājām interesantu kontaktus. Un vasaras periods bija ļoti aktīvs, ar ļoti plašu jaudīgu viedokļu rakstu un interviju kampaņu. Gribētu tā teikt, jo interesi tiešām bija arī no mēdījiem, bija arī mēdīji, kurus uzrunājām. Ļoti veiksmīgi izdevās nodot šo ziņu. Iesaistījās arī padomes priekšsēdētājs ar intervijām, kas ikdienā nenotiek uz ikdienas bāzes. Un tad jau pēc tam uzturošā web kampaņa. Tad ar skaidrojošo video, kas bija ļoti veiksmīgi sagatavots, kā kļūt par investoru, principā 1 minūtē visa informācija. Un ar šo video gājām visā Baltijā, visās 3 valodās. Un arī ATL kampaņa, protams, webs, radio, TV un ārējie visi. Bet jūs jau tā kā celmlaužus redzat šajā te? Kas, tā kā
tu pats saki, tā situācija bija stipri atšķirīga tagad, kad atkal jau viens zināms uzņēmums vai ne kaut ko līdzīgu dara. Tā vide jau ir labāk sagatavota. Es domāju, ka savā ziņā, jā. Jo, protams, tiem, kas tagad iet biržā uzņēmumiem, viņiem jau ir zināms, piemēram, pie kurām aģentūrām vērsties, kas jau strādāja ar šo, jo arī mūsu partneriem tā bija toreiz pirmā reize, kaut gan, protams, ka ļoti veiksmīgi risinājumi bija un stratēģija bija piemērota, tomēr tā roka ir ietrenēta un ir tomēr vieglāk. Bišķiņ gribētu teikt, ka jā, mēs, protams, skatījāmies arī pirms tam sekojām līdzi, kā Madarai gāja, un savā ziņā jau Madara bija viena no pirmajiem, bet kādu laiku tad nebija bijis, un tad bija tāda sajūta, jā, ka interese arī no medijiem bija ļoti liela tieši iemeslu dēļ. Es gribēju piebilst, ka man kā cilvēkam parastam, mūsu ģimenē arī ir virši tās bonusa akcijas saucamās, kur var ik pa laikam kaut ko iegūt. Bet manā prātā tieši nāk Madara, jūs un tagad nesenais Kalvi kafija gadījums, ja tā būtu uzreiz jānosauc. Un tie visi instrumenti, ko tu pieminēji, es domāju, ka jūs jau izglītojāt arī mēdījus. Jā, pēdējos 3 gados ļoti intensīvi gan Latvijas radio ir bijis raidījums par investīcijām. Toreizējais Finanšu kapitāla tirgus komisija tagad Latvijas bankas sastāvā arī viņi veidoja raidierakstu sēriju par investīcijām. Un es atceros, ka jūsu padomes priekšsēdētājs piedalījās. Un es saprotu, ka tagad iet biržā ir mazdrusciņi vieglāk. Jo mēdījiem jau tā ir jauna tēma. Mēs neviens īsti nezinājām par investīcijām kā tādām, kas ir biržas uzņēmums. Pārsvarā tas ir ar valsts filmām bijis saistībā. Tā kā dzirdot šo, jūs esat labu taciņu ieminuši. Bet kas tad notiek pēc šiem 3 gadiem, ņemot vērā, ka tu saki, ir jānodrošina caurspīdīga komunikācija, ir jānodrošina regulāra komunikācija, pārredzamība visos procesos. Kas ir varbūt tie instrumenti, ko tu pašlaik izmanto saziņai ar šo privātu personu auditoriju un ar šo uzņēmumu, biznesa auditoriju? Un varbūt vari ieskicēt, kas ir tās atšķirības šajā komunikācijas instrumentu izvēlē uz abām auditorijām? Mūsu ikdienas komunikācija ar privātajiem un arī juridiskajiem investoriem tiek veikta diezgan izmantojot līdzīgu pieeju. Kaut gan galvenie instrumenti, protams, kas ir uzskaitījuši, piemēram, biržas paziņojumi par finanšu rezultātiem vai investoru sadaļu mājaslapā, tie paši tiešsaistes vai klātienes pasākumi, investoru dienas, webināri, kas ir ļoti svarīgi, kas ļauj arī tieši uzreiz atbildēt uz investoru jautājumiem. Protams, arī sociālajie mēdīji, jo investori ir visur. Un ikdienas komunikācija, telefons, e-pasts, viss standartā. Šo noteikti izmanto lielākoties privātie investori. Tā atšķirīgā pieeja noteikti ir tā informācijai, kuru viņi meklē. Jo, protams, ka juridiskajiem investoriem ir fokus uz detalizētāku tādu analītiku, neatkarīgajiem analītiķiem, kas saistīti tieši ar finansēm, ar novērtējumu un tam līdzīgi, par izaugsmes, ilgtermiņa potenciālu un tam līdzīgi. Bet no privātajiem investoriem, protams, arī šī informācija, bet tomēr tā informācija jābūt gan viegli sasniedzamai, gan viegli saprotamai, ko arī izpilda, piemēram, mūsu webs, investoru sadaļa webā. Bet tas, kas ir nācis klāt pirms, tieši kas bija IPO brīdis un kas būtu tagad, ko varētu teikt, noteikti ir tā dialogu veidošana. Jo ir tiešām būtiski būt gataviem uzklausīt šīs auditorijas, jaunās auditorijas viedokli, ieteikumus, būt sasniedzamiem tiešām operatīvi, bez kaut kādas liekas birokrātijas. Jo mēs esam mazā Latvija un, protams, mums ir arī ārvalstu investori, bet ikdienā tomēr mums vairāk sazinās vietējie investori. Un, tomēr mēs kā virši, protams, arī pieklājīgi un profesionāli, bet tomēr esam pieejami un sasniedzami kā jau vietējais uzņēmums. Tā kā es gribētu teikt, jā, ka tāda operatīva dialogu veidošana būtu tas galvenais. Varbūt tu vari padalīties ar kādu situāciju, kur
privātie investori kaut ko ir ierosinājuši, un jūs kādas izmaiņas esat veikuši savā darbībā, jo ja katrs jūtas kā īpašnieks, katrs jūtas kā patriots un ieiet daudz. Jā. Tad varbūt ir kāds gadījums, par kuru var padalīties, kā tas ir noticis, kādā veidā informācija pie jums ir nonākusi un kā jūs uz to esat reaģējuši. Investori ikdienā noteikti izmanto līdzīgi tos pašus kanālus kā parastie klienti. Protams, viņiem ir savs e-pasts, uz kuru sūtīt, savus telefonu numurus, uz kuru zvanīt, bet ņemot vērā, ka mēs esam principā visos sociālajos mēdījos un arī webā ir atsauksmju forma, viegli ērti aizpildām, tad arī no visiem šiem kanāliem ienāk šī informācija un ieteikumi un dažreiz arī sūdzības, kas ir pilnīgi normāli, jo mums vienmēr ir arī kur augt un mēs labprāt viņus arī tiešām uzklausam. Jo, kā gan citādi mēs varētu uzzināt par šīm situācijām. Un, tā arī ir patiesībā kāds konkrēts gadījums, pat nevaru nosaukt, jo vienkārši tiek norādīts uz kaut kādu nepilnību, ko iespējams arī kāds cits klients ir pamanījis vai jau darbinieks, un tad mēs operatīvi viņu risinam. Kaut vai apkalpošanas kvalitāti, piemēram, kādā konkrētā reģionā. Tad runājam, atgādinām par vērtībām, par apmācībām un tam līdzīgi. Bet investori neprasa atvērt filiāli, piemēram, protams, jā. Konkrētajā krustpunktā pie viņu mājām? Pie mājām ne, bet, protams, ir pāris lokācijas, kurās ir aicināts atvērt stacijas, bet skaidrs, ka tas lēmums nenotiek tik vienkārši. Un skaidrs, ka mūsu valde un tehniskā nodaļa jau ikdienā skatās un pēta visas lokācijas. Un, kā jau zinām, tad mūsu bizness ir ļoti tāda liela cīņa par lokācijām. Tas nav tik vienkārši. Jā. Cik jums liels tīkls šobrīd ir salīdzinot ar šodien tieši no rīta atvērām vēl vienu staciju, kas ir 85. stacija mūsu tīklā. Apsveicam. Tā ir 10. Šogad izpildījām plānu līdz ar Ziemassvētkiem. Bet man uzreiz radās jautājums, tagad klausoties tevi, mēs ļoti koncentrējamies, protams, uz investoriem, jo tā ir tā galvenā auditorija, no kuras tad arī jūs saņemat tos finansējumu, lai varētu attīstīties. Bet es sadzirdēju arī darbinieki, un darbiniekiem es pieļauju iešana biržā, IPO bija vispār kaut kas nesaprotams. Kā jūs veidojāt šo izglītojošo procesu tieši attiecībā pret darbiniekiem un varbūt no tādām ikdienišķām iekšējās komunikācijas aktivitātēm, ko jūs darījāt, lai viņus izglītotu? Jā, šo es nepieminēju kā auditoriju pašā sākumā, bet patiesībā vajadzēja, jo ņemot vērā, ka šobrīd jau mums ir vairāk kā 900 darbinieki, tas ir liels spēks arī, ja tomēr mēs nesam to ziņu tālāk arī caur darbiniekiem. Ne tikai staciju vidē, arī mēs mājās, protams, runājam par šādiem jaunumiem ar draugiem, paziņām, un ir ļoti labi, ja darbinieks var izskaidrot, tad, kas tas ir un kāpēc mēs tur ejam. Un, jā, tieši šim mērķim tika paredzēti arī tāds informācijas apkopojums vieglā formā, biežāk uzdotie jautājumi apmēram tādā formātā, kas tad būtu jāzina par to, kāpēc mēs ejam biržā un kāds tad tas mērķis mums strateģiski tam visam ir. Ar šo informāciju padalījāmies ar darbiniekiem tajā pašā dienā, kad bija preses konference, jo vienkārši gluži ātrāk nevarējām dalīties ar šo informāciju. Un turpinājām informēt, un arī pēc tam apdeitojām šo informāciju ar to, kas tad notiks tagad tālāk, ko tas nozīmē, lai visiem būtu vienādi pieejama informācija. Bet tu arī minēji par to, es tev prasīju arī par to pēdējo papildu akciju tirdzniecību, ka tas kaut kādā veidā skār darbinieks, vai ne? Jā, akciju opcijas mēs esam, ja nemaldos, tagad jau 2 reizes papildus izlaiduši, un šī ir kā tāda, gribētu teikt, darbinieku bonusu sistēmas papildinājums, piešķirot darbiniekiem akciju opcijas virsakcijām. Tā, man liekas, interesanti praksa. Jā, es arī esmu dzirdējusi, ka ir arī mūsu nozarē, sabiedrisko attiecību nozarē, uzņēmumi, kuri piedāvā darbiniekiem daļu no uzņēmuma. Tā kā akcijām, tā mēs varētu teikt. Bet man liekas, ka tas ir būtiski, ka tas ir viens no veidiem, kā stiprināt lojalitāti organizācijai, jo jau līdzīgi kā šie pircēji, kas nāk, viņi ir īpašnieki, tad darbinieks sajūtas vēl vairāk. Vai darbinieks nebūs vairāk ieinteresēts veicināt kaut kādas pārmaiņas nekā tas investors, kas atrodas kaut kur ārpusē? Jautājums ir, vai darbiniekam ir lielāka balss nekā ārējām investoram? Nē, noteikti nē. Protams, tas neskan pozitīvi sakot, nē, bet tajā pašā laikā
ja cilvēks ir ieinteresēts ārējais, iekšējais, veicināt kaut kādas pārmaiņas un to argumentēti var iesniegt mums. Mēs esam atvērti klausīties, mums ir arī iekšējā ideja banka, kur šādas idejas arī ikdienā ienāk tiešām arī, kad mēs paši jau šajā iekšienē esot, zinām, kā tos procesus sakārtot, mēs zinām, ko mums tieši vajag. No tāda viedokļa jā, gribētos teikt, bet vai lielāka balss, tāpēc, ka darbinieks es teiktu, ka nē, jo tomēr ir racionāli jāpieiet visām idejām, ir relevants tajā brīdī, nav finansiāli, cik izdevīgi tas ir un tam līdzīgi. Un tāpēc, jā, protams, ka tas viss nonāk pēc tam valdē vērtēšanai. Bet tas arī ir ļoti pozitīvi, ka uzņēmumā ir tāds rīks, ka tu vari tomēr veicināt pārmaiņas un patiešo valde viņas arī izskatīs un sniegs tev atbildi. Kā tu teiktu, tagad pastoties pagātnē, kad Latvijā funkcionēja lielas degvielas uzpildes stacijas un, protams, bija arī mazās, bet kāpēc vīriešiem izdevās ielausties tajā top degvielas uzpildes staciju kategorijā, vai tā bija laba kafija? Kafija noteikti ir bonus labs tam visam, noteikti viennozīmīgi. Bet kas galvenais, es domāju, tā dibinātāju mentalitāte un gribas spēks. Jo mēs šobrīd tieši gatavojamies uzņēmumu 30 gadu jubilejai. Mums nākamēnes 7. janvārī ir 30 gadi. Un šobrīd, palīdzot būvēt šo komunikāciju un pasākumu, skatos cauri vēsturiskiem faktiem un publikācijām. Un, piemēram, vietējā izkraukles Staburagā dibinātājs bija sniedzis interviju un izcelts lieliem burtiem, ka mēs bijām un būsim. Un tad rakstā diezgan skaidri pastāstīts, ka tomēr ir ar ko cīnīties. Un konkurenti nebūtu nav tie galvenie. Bet gan valsts kaut kāda sava veida pretestība, birokrātija tieši tajā brīdī, kā maziem uzņēmējiem, piemēram. Un uzticamība tieši no klientiem un viss pārējais. Bet jā, skatoties visu uz atpakaļ, varu viennozīmīgi pateikt, ka tie esam vienkārši mēs paši. Tie ir tie darītāji, kas redz to vērtību šajā visā un uz kurien mēs ejam. Bet noteikti ir bijuši, un arī skatījos pēc vēsturiskiem faktiem, ir bijuši brīži, protams, kad mācas šaubas, kas būs. Bet jā, un šobrīd vispār tā pieeja un iekšējā un ambīcijas, un uz kurien tad uzņēmuma vadība mūs visus ved, ir ļoti labu, stabilu pamatu iedod. Un kafijas stāsts ir fenomenāls. Tas ir tiešām man par šo, jo es esmu absolūti kafijas cienītājs, un es godīgi pateikšu, kā es izvēlos degvielas uzpildes stacijas. Protams, Ukrainas situācija mainīja šo visu, tāpēc es ļoti apzināti kaut kādā brīdī piegāju, kur zināju, kur mēs šī informācija publiski pieejam, vai tā ir Krievijas degviela vai nē. Tas bija pirmais, bet otrs, man tiešām ļoti, ļoti kafija garšo, bet laba kafija, un bieži bija viena no pirmajiem, kas sāk piedāvāt, citus neminēšu šodien, bet tiešām, un ja es braucu, tad es vienmēr izvēlos to maršrutu, kurus var nobraukt, tad, varbūt tālāk nedaudz, bet dabūt sev šo kafiju. Prieks dzirdēt. Par kafiju tiešām ir, mums ir paveicies, protams, ar partneri un paveicies nodibināt šīs attiecības tādas, ka mēs varam būvēt to viršu kafijas zīmolu. Piemēram, viršu kafijas blends ir īpaši piemērots tādam vidējam latvietim, kuram garšo tieši šāda kafija, tieši šāda piegarša. Un gribētos patiesībā pat izmantot situāciju un pateikt, ja gadījumā kaut kas kādreiz nav ok, sakiet, jo tā nav jābūt un mēs ātri salvosim. Bet jā, viršu kafijas stāsts patiesībā ir sācies jau, gribētu teikt, 2008. gadā, kad tika nodibināts šīs attiecības ar Rocket Bean. Un tad jau šo projektu attīstot, 2016. gadā bijām pirmie, kas degvielas uzpildes staciju tīklā piedāvāja svaigu grauzdētas pupiņas. Un tā arī ir reizi mēnesī Rocket Beans mūsu viršu kafijas pupiņas piegādā pavisam svaigu grauzdētas. Un, protams, ka savs nopelns ir arī kafijas aparātiem, kas ir ļoti augsts kvalitātes, labi nokalibrēti. Bet, tās, protams, ir finanses un uzmanība, kas jāvelk, lai tā kvalitāte turētos. Un es vēl laikam šeit izceltu, ka jūs ļoti piedomājat arī no tādas stratēģiskas komunikācijas, kas notiek ar tām krūzītēm. Jo Patriotu mēnesī ir šis sarkanais karogs, un šogad es pamanīju, ka jūs atbalstat arī zemesardzes iniciatīvu Latvija, mana atbildība, kas, manuprāt, arī ļoti labi sadar kopā ar Latvijas uzņēmumu. Un
Ko es pamanīju, arī sociālajos mēdījos cilvēki lika šīs krūzītes un tā kā lepojas. Un manuprāt, ka, ja mēs raugām, es nezinu, kura no jums tā ideja bija, bet tas ir arī labs tāds strateģisks komunikācijas piegājiens. Un otrs arī šeit es redzu sadarbību starp dažādām organizācijām, Zemessardze un Virši. Kā jūs nonācāt līdz tam? Varbūt varat izstāstīt? Jā, patiesībā mums jau pirms 5 gadiem bija arī viena šāda kampaņa, arī tieši ar Zemessardzes krūzēm, pēc tam 5 gadus bija klusums, un šis gan ir kolēģa projekts, jā, bet es patiesībā neatminos, kurš pirmais ar kuru sazinājās, bet šāda ideja mums jau virmoja gaisā, principā gadu uz priekšu jau plānojot, mēs jau zinām, darīsim to vai nē. Pēc tam visas formalitātes un atļaujas, jo, protams, mēs varam gribēt taisīt visu kaut ko, bet ja tomēr otra puse kaut kādu iemeslu dēļ nevar tomēr to sadarbību veidot, tad mēs var arī nerealizēties tas projekts, bet mēs esam ļoti gandarīti tiešām arī par to, kā viņš realizējās. Un gan arī, protams, ka strateģiski, bet vairāk no tā sajūta viedokļa, kad tās vērtības ar mūsu uzņēmumu ļoti labi sakrīt. Krūzītes ir viens, otrs tas, ka mēs varam to savu tīklu arī izmantot un informatīvi nodot šo ziņu tālāk. Un tas ir arī tāds, viens no galvenajiem iemesliem. Jā, vēstījums, un jums ir atkal atšķirīgas auditorijas, un man nav nojausmas, cik dienā aptuveni vienā degvielas uzpildes stacijā iebrauc cilvēku, bet es pieļauju, ka tā ir ļoti liela auditorija, kuri varbūt ikdienā nepatērē tradicionālos mēdījus, kur katrs ir savā steigā, tu nezini, kurā sociālajā mēdījā, tad šis ir skaidrs vēstījums, ko nodot arī. Un es pieļauju, ka arī tajā auditorijai, kas nerunā varbūt ikdienā vai nepatērē latviešu valodā mēdījus, bet tomēr šeit ir skaidrs vēstījums uz krūzītes latviešu valodā, kas mums Latvijā ir svarīgi. PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķeste. Es dzirdēju arī, ka tu minēji par šīm investoru attiecībām. Daudz pieminēja sociālos mēdījus, digitālo komunikāciju. Un sākumā, tomēr, tad, kad jūs devāties biržā, jums bija, kā tu teici, tieši arī tradicionālo mēdīju tāds liels pārklājums un izglītojāt. Cik nozīmīgi tad ir tā digitālā komunikācija un sociālie mēdīji šajās investoru attiecībās? Un varbūt, ja tu vari padalīties, kas ir tie sociālo mēdīju kanāli, kur jūs redzat, ka tie ir būtiski tieši tādiem investoriem, jo skaidrs, ka tie nav visi sociālo mediju kanāli, bet ko jūs redzat, kas labāk strādā? Protams, ka ir grūti izmērīt, jo tā mijiedarbība no klientiem ir pietiekami liela, un tad īsti nevaram, protams, noteikt, kurš tad ir investors, kurš nav vai ne. Bet noteikti tas, kas mums ir jāņem vērā, ka mums tā mijiedarbība tomēr ir jāuztur gan ar tradicionālajiem medijiem, gan sociālajiem medijiem, bet tomēr ir sava secība un savs secīgums šīm te ziņas izplatīšanām. Un jebkurā gadījumā pats pirmais vienmēr būs arī šis tradicionālais, kas ir biržas paziņojumi. Un tikai pēc tam mēs varam skatīties uz mēdījiem, žurnālistiem, rakstiem, dažādām platformām. Bet tieši no sociālajiem mēdījiem, ja mēs runājam par tādiem kā LinkedIn, Facebook un tam līdzīgi, varam paskatīties, esam skatījušies, pētījuši arī, no kura kanāla mums, piemēram, webināros vairāk piesakās investori. Skatāmies, no kura tad ir vairāk ienākuši. Un, līderis tomēr ir LinkedIn un Twitteris. Ņemot vērā, kaut gan Twitteris ir ļoti, arī specifisks no tāda viedokļa, un daudz uzņēmumu pat pieņem lēmumu tur vairs īsti nebūt. Mēs saprotam, ka mēs nevaram tur nebūt, jo tur ir ļoti daudz investori. Un arī, kad tikko ir kaut kādi jaunumi, piemēram, mēs 2 reizes gadā izsūtam investoriem produktu kodus, bezmaksas produktu kodus, un tad redzam, ka ir apspriešana Twitterī par to. Tā kā aktivitāte ir. Bet patīkam dzirdēt, ka LinkedIn, jo es skatījos šovasar, pēdējo reizi bija skatījusies jūlijā, un tad oktobrī apskatījos, Latvijā bija LinkedIn lietotāju skaits pieaudzis par 50,000, kas ir gana liels, un šis kanāls attīstās, un no otras puses mums ir vairāk jānovērtē. Tās ir šīs biznesa attiecības, vai reizēm es saku ar nopietno auditoriju, kuriem nav tik daudz par jokiem, par kaķīšiem un tam līdzīgi, bet arī šī iedvesmojošā informācija. Un es vēl nesen runāju ar
topošajiem profesionāļiem. Un viņi teica, ka viņam arī patīk ieskatīties LinkedInā, jo tu izlasi sev kaut ko noderīgu, tu sev pieglabā, lai izlasītu vēlāk. Tā kā noteikti jāskatās, kā mēs izmantojam savās stratēģijās tieši LinkedIn kanālu, ne tikai izklaides kanāls sociālo mediju. Un kāda vispār ir tā kā Nasdaq komunikācijas profesionāļu loma? Jūs gribētu izskaidrot, kas ir Nasdaq? Nasdaq Rīgas birža, kas ir galvenā atbildīgā institūcija par visiem Latvijas uzņēmumiem un arī tā kā starpnieks par Baltijas uzņēmumiem, kur ir kotēti biržā. Un, kā jau vairāk kārt minēja, šīs vēstījumi ir jāskaņo, un Nasdaq biržas mājaslapā ir pieejama informācija par visām akciju iespējām un tam līdzīgi. Un jau Undīna minēja to piemēru, ka Nasdaq izsūtīja aicinājumu tā kā saistībā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā, bet varbūt kāda bija Nasdaq loma tieši šajā IPO procesā? Viņi ir kā atbalstošā funkcija, viņi tevi konsultē un kāda tālāk notiek tā sadarbība? Jā, IPO periodā un arī neilgi pirms tam Nasdaq loma ir ļoti būtiska patiesībā. Noteikti, ka juristi un finansisti vēl kaut ko citu varēs pastāstīt, bet es tieši no komunikācijas nozares puses vairāk varu pastāstīt, ka ļoti labi sakomplektētas, noformatētas apmācības, gribētu pat teikt tā, kā mums pēc tam rīkoties, ko tas mums nozīmēs, kādi ir mūsu pienākumi, visi noteikumi, kas mūs regulē, kāda ir labā prakse, ko darām situācijās konkrētās, dažādi piemēri. No tāda viedokļa, jā, IPO periodā ļoti svarīgs Nasdaq atbalsts, un viņi arī to ļoti labi sniedz. Un arī pēc tam, ja ir kāds jautājums, kāda nedaudz tāda strīdus situācija, jo skaidrs tā caurspīdīgā komunikācija nosaka, ka mums ir principā par visu jāziņo. Bet ir kaut kāds filtrs tomēr jāskatās, kad par katru jauno produktu neziņojam, tas būs mārketings. Kaut gan mums liekas, kā mēs paziņojam par uzņēmumu izaugsmi, papildinām klāstu, bet tā ir pārdošana, tas īsti nebūs. Investoram tomēr interesē liela notikuma, kas var ietekmēt šo te akciju vērtību, uzņēmumu izaugsmi ilgtermiņā. Tāpēc tāda apspriede šad un tad tāpat notiek. Bet jauno degvielas stacija, ko jūs šodien atverat 10. šogad, tā noteikti ir tāds investoriem svarīga informācija, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Mēs vēl gribējām tā nedaudz parunāties par tevi, kā par sabiedrisku attiecību profesionāli, jo tāds personīgāk attieksme ar mūsu raidieraksta viesiem, man liekas, palīdz atklāt arī kaut ko vairāk par to, kas ir tie cilvēki, kas darbojas sabiedriskā attiecību jomā. Un tu jau labu laiku esi strādājusi, un es, protams, gribētu tev aicināt domāt ne tikai par šo laiku, ko tu esi pavadījusi virsšos, bet, varbūt tu varētu pateikt kaut kādas 3, 4, vai arī 2, bet tādas mācības, ko tu esi guvusi pati priekš sevis, darbojoties sabiedriskajās attiecībās. Jā, pirmā, kas man nāk prātā, ir, protams, atkal ļoti banāli, bet komandas darbs neatsverams arī mūsu ikdienā. Kad, principā, arī runa tieši konkrēti, piemēram, par vadības līmeni. Ja no tās puses nebūs atbalsts, vai ja uzņēmumā nav konkrēts eksperts, kas var runāt par tēmām specifiskām, tad darbu darīt tiešām varētu būt tevi neiespējami. Savu darbu darīt, jo mēs nevaram runāt par to, ko mēs nezinām, un ja nav informācijas, tā kā informācijas aprit un komandas darbs tiešām nenovērtējama augsts, ņemot vērā arī to, cik svarīgi ir pat valdes priekšsēdētāji, piemēram, izpratne par to, kas ir PR uzņēmumam, cik tas ir svarīgi, ka viņš ir gatavs iet runāt, intervijās reprezentēt uzņēmumu, tev ir uzreiz liels resurss, ar ko strādāt. Tāpēc es gribētu teikt, ka es pat nerunāju tikai par višiem, tiešām visā savā pieredzē esmu redzējusi ļoti dažādus gadījumus, un šobrīd varu ļoti priecāties par to, ka šeit tā izpratne ir ļoti augstā līmenī. Jā. Labi. Mēs tomēr abas divas vairāk vai mazāk strādājam ikdienā ar studentiem. Ja? Un tad būtu tas jautājums, kāds būtu tavs ieteikums jaunajiem komunikācijas profesionāļiem, kuri vēlās nākotnē tieši strādāt ar šīm attiecībām ar investoriem. Vai tev būtu kaut kāds padoms viņiem? Tieši ar investoriem? Jā, jo tu
domāju, ir savu specifisku auditoriju. Protams, jāņem vērā, kāds tu esi cilvēks pats. Un, ja tu esi gatavs sakot līdzi regulatīvajām prasībām un tev patīk visa šī nozara, tas noteikti ir lauciņš, kurā iet, jo tajā pašā laikā PR profesija vispār ir tik plaša, vai ne? Mēs nonākam citā nozarē, mums pilnīgi liekas, ka man ir cita profesija uzreiz, vai ne? Man tas pats šobrīd ar viršiem. Tad mēs ejam elektrība, mājsaimniecībā, elektrības lauciņā, tad mums ir alternatīvās degvielas, biometāns, tik daudz jaunas informācijas. Es domāju, studentam ir vienkārši jāuzdod jautājums sev, kādā profesijā, kādā vidē viņš jūtās ērti, un uz to arī iet tiešām. Bet vai tu zināji, nonākot šeit? Es nezināju, ka šeit ir tik ambiciozi plāni. Jā. Es domāju, man vienmēr ir tās tehniskās lietas, kopš bērnības arī interesējušas. Man tēvs ir palīdzējis iet tajā jomā, man vienmēr ir interesējis. Un tāpēc es ar ļoti lielu prieku arī skatos visu, kas notiek alternatīvajās degvielās un biometānā un visur citur. Un man ir liels prieks, ka šī mana daļa tiek pabarota no tāda viedokļa. Es nezināju, bet es biju domājis tieši par to, ka, labi, pastrādāšu degvielas kompānijā, paskatīšos, tur noteikti ir kaut kas no tām tehniskajām lietām, un varēšu kaut ko arī iemācīties, jo man nebija, principā gan nekādu zināšanu par enerģētikas jomu. Bet tāpēc esmu jau 5. gadu viršos tieši iemesla dēļ, ka virši turpina augt un meklēt jaunus laukus. Tas ir tev kā personībai svarīgi? Jā, ļoti. Arī vērtības, protams, to es arī studentiem noteikti ieteiktu. Padomāt bišķiņ par savām vērtībām, jo ilgtermiņā mēs tomēr pavadam tik daudz laika darbā un bišķiņ arī tomēr saugam ar to darba vietu. Un ja mums sakrīt vērtības ar šo darbu, mums ir daudz vieglāk un strādāt, un tas balanss ikdienā atrodas daudz ātrāk. Un kā tu teiktu, kas ir uzņēmuma galvenās vērtības? Tieši viršiem? Es teiktu, ka cilvēks. Mums arī skan cilvēks cilvēkam, viena no 4 vērtībām šādi. Cilvēks un arī saknes viennozīmīgi. Mēs esam ļoti lieli savas valsts, savu uzņēmumu patrioti. Mēs zinām, cik lielu darbu mēs varam paveikt, ja mēs darbojamies komandā. Jā, tas būtu pats galvenais. Jā, klausoties šodienas mūsu sarunu, kā jau pirmīt minēji par šo pārredzamību, caurspīdīgumu, regularitāti un nepārspīlēt attiecībās ar investoriem, mēs nonācām pie secinājuma, ka tas jau ir gan investoru attiecībās, gan kopumā domājot par sabiedriskajām attiecībām. Un es sadzirdēju ļoti būtisku aspektu, ko tu uzsvēru par komandas sadarbību, bet skatoties kā komandas sadarbību arī ar ārējiem partneriem. Un laicīgi skatīties šos jomas labākos, kas noteikti ir varbūt arī izaicinoši, kur nāksies kādus punus uzsist, bet arī šie juridiskie un finanšu konsultanti nevienmēr tev būs tieši tas, kas ir sabiedriskajās attiecībās, varbūt to pašu darījis, bet ja ir partneri, kas pārzina drēbi nozari, kurā jūs darbojaties, tad jūs ar sabiedriskajām attiecībām, ar komunikāciju arī varēsiet izdarīt, jo viņi pieturēs roku, vai ne, lai mēs neaizējam mazliet pa kreisi, tur, kur ir jāiet pa labi. Un man ļoti patika arī beigās šis cilvēks cilvēkam konteksts un vērtības, ko tu pieminēji, jo tiešām es arī vienmēr studentiem mudinu domāt vispirms par savām vērtībām, kas ir tās tavas 3 līdz 5 vērtības dzīvē, un tikai tad skatīties uz pasauli kopumā, vai ne? Vai uz mācību procesu, vai uz darbu. Un man liekas, ka par to aizvien vairāk un vairāk sabiedrībā ir jāatgādina, lai mēs neapmaldamies tajā ātruma laikmetā, šajā īso sekundžu laikmetā, sociālajos medijos paturēt prātās to savu vērtību, kas es esmu un kur es vēlos nokļūt, vai ne? Tā kā paldies, Undīne, par sarunu. Es domāju, ka daudziem ir jauni aspekti, arī Lāsma mazlietiņa uzzināja kaut ko par ieguldījumiem un šiem sarežģītajiem nosaukumiem, bet varbūt vienkāršajiem IPO un Nasdaq. Un es ticu, ka arī mūsu nozares kolēģiem būs kaut kādi jauni aspekti tiem, kuri šajā ikdienā nav aizdomājušies, nav strādājuši. Tā kā novēlu jaudīgu vēl gada izskaņu un nākamgad sasniegt to iecerēto, jo es dzirdēju, ka jums ir daudz plānu un ambiciozu plānu. Paldies! Paldies! Tiekamies viršos! Pilnīgi noteikti braucam pēc kafijas. Man liekas, ka man trāpjās saldā kafija.
PR Kompass ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķarve un Lāsmas Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompass ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.